Mūsu jaunā firma Autoskapis pilsētā ir ieviesis pavisam jaunu transporta līdzekli. Tas ir lēts transports, maksā pavisam Latvai 20 centīmus, ir ērti pieejams jebkuram pilsētas iedzīvotājam. Daudz droši vien jau ir pamanījuši jaunās auto novietnes pilsētā un nepaies garām tām nepamanīdami. Tātad vispirmām kārtām šo jauno dampi raujam ārā no garāžas. Dampīt nododam mūsu auto korifēju rokās, lai tad speciālists raksturo šo jauno glīto autiņu. Tātad ļoti veiksmīgs ir hatchback risinājums. Vienīgais mīnus viņam atkal ir tas, kad ir niecīga pašmasa 1,5 kg. Riepas ir diezgan sliktā stāvoklī, un es domāju, ka arī lielie ražotāji nepiegādās šīm automašīnām konkrētajām savus ražojumus, savas riepas. Bet riepas ir labas, jā? Riepas ir labas, jā. Un centrālā atslēga. Tas nav mazsvarīgs faktors, kā ir ar to? Kā jūs paši redzat, atslēga tātad ir centrāla, viņa ir viena un lielisks risinājums. Tātad šis ir pilnīgi neuzlaužams kods un šifrs. Tātad mašīna, šīs dampītes nav aizdzenāmas. Uztaisīsim testa braucieni. Jauģi, lūdzu. Tātad, kā mēs redzam, stūri ir, nezinu vai veiksmīgs risinājums, bet viņš šoreiz nav pierastajā apaļajā formā, viņa ir taisna. Man, kā izbijušam varbūt autosportistam, teikšu, nepierasti, bet interesanti. Katrā ziņā tādi mīnus ir, bet man patīk tomēr. Aerodinamika kuģi varbūt īsi. Aerodinamika, ir švaka. Teikšu atklāt, ir švaka, bet tomēr vēja pretestība ir maza. Švaka, bet labi pūs cauri. Jā, tas ir labs risinājums šim modelim konkrētajam. Tauģi, varbūt tagad īsumā par salonu. Vispārējais mums ir skaidrs. Kāpsim iekšā salonā. Tātad durvis ļoti lieliski, verās uz augšu, moderni. Tad neliela piepūle, mēs atrodamies mašīnā. Diez cik komfortabli viņi nav sakarā ar savu mazumu. Tātad, pagaidām es jūtos ērti. Mēģināsim, skatīsimies, kas būs tālāk. Varbūt palaidīsim mazā testa braucienā. Ir iespējams līzings.